Godīgi sakot, es pie integrālas dzīves nonācu tāpēc, ka es vairs neintegrāli nevarēju. Es gadiem ilgi ļoti centos sadalīt sev pa nodaļām. Uzņēmēja Elīna, mamma Elīna, radošā Elīna, garīgā Elīna, sportiskā Elīna. Un kāda no viņām visu laiku rīt ārā no kadra. Tas bija mazliet tā kā vadīt dažādas 7 personības ar 7 dažādiem kalendāriem. Es vienā brīdī sapratu, ka jāsasauc viss šīs Elīnas kopā un jānoskaidro, kas tad mēs īsti esam. Un tad mūsu iekšējais atpulcē pievienojās Kens Vilbers. It kā nepazīstams, bet sens draugs, kurš man ļoti labi saprata. Viņš parādīja, ka nav jāizvēlas starp kaut ko, starp šo un to, un ka to visu var apvienot. Tikai saskaņojot, līdzsvarojot, lai atkal kaut kas nekrīt ārā no manas orbītas. Izrādījās, ka tieši ar to nodarbojas integrālā teorija un prakse. Tā man palīdzēja savienot savas intereses, savus dvēseles radošos impulsus, savu ikdienas darbošanos tādā vienā sistēmā un vienā veselumā. Beidzot, es sapratu, ka es varu būt vienlaikus gan radoša, gan praktiska, gan garīga, gan uzņēmīga, gan introverta, gan sociāla. Un kā viens cilvēks, nevis kā konkurējošas sevis versijas. Tāpēc integrālā dzīve priekš manis nav tikai teorija, bet arī ietvers un savā ziņā arī glābšanas riņķis. Veids, kā nevis tikai izdzīvot 21. gadsimtu, bet arī ļoti jēgpilni to piedzīvot. Un kaut kad iespējams arī pastāstīšu, kā tas viss praktiski darbojas dzīvē, nevis teorijā, pavisam godīgi, kā es mēģinu dzīvot un praktizēt šo integrālo dzīvi. Un jāsaka paldies ir ne tikai Kenam, bet arī maniem Integrālās izglītības institūta un Lasāla kontemplācijas skolas skolotājiem, kursabiedriem un, protams, arī kosmosam.